Tikko esam Sāteņu jūnija un kviešu šķirņu izmēģinājumu laukā. Un kas šeit ir interesants, Ērika? Interesantais šeit ir tas, ka šeit ir iesētas gan tradicionālās ziemas kviešu šķirnītes, gan divi mūsu hibrīdi, gan arī cietie kvieši. Un vairāk es tā kā gribētu akcentēt šobrīd sarunu par hibrīdajiem kviešiem, kuriem varbūt šobrīd grūti vējā redzēt, bet ir daudz labāka sakņu sistēma un daudz vairāk produktīvo dzinumu attīstījušies. Un tie lauksaimnieki, kas gribēs pamēģināt hibrīdos ziemas kviešus, jāatcerās, ka ļoti svarīgs ir pirmais slāpekļu mēslojums tieši šobrīd. Jā. Nu labi, tad skatīsimies, kā mūsu šķirnes izskatīsies maijā, kad tiksimies lauku dienā. Jā.